Antonijs ātri brauc. Ātri brauc, jā. Viņš automašīnu jūt ļoti labi. Un, manuprāt, 4. vieta pasaules čempionātā, tas jau pats par sevi izsaka to, ka viņam ir pietiekami liela pieredze. Viņš zina, ko viņš dara, un tas ir kolosāli, ja es varu būt daļa no tās komandas. I doesn't actually know my co-driver before at all, and I need to check what's the name. It's Kaun is the surname, but I don't remember what was Christians was the first name. So actually I haven't met him before, only first time here in Kite, and he seems to be a very nice guy actually, and we will see that. I think we will have very fun weekend coming. 21. februārī ar 2009. pirmā automašīna dosies pirmajā ātrumposmā. Tas nozīmē to, ka principā tajā brīdī viss arī sāksies un ies uz maksimumu līdz pat 22. februāra pulkstens apmēram 5 pēcpusdienā. Come to look this Northern Forest Paja. There will be a lot of nice jumps, white wiki condition, water holes, water splashes. Come to look the event and meet us there. Sekot līdz rezultātiem un redzēt, kā latviešiem un somiem veicās pasaules čempionāta posmā Karēlijā, jūs variet Re-Auto klubs visos sociālajos kontos. Geto TV! Ha!